Mans vārds ir Sanda. Un kā jau katram cilvēkam šajā dzīvē ir vairākas lomas, un viena no tādām, kas ir ļoti svarīga, ir būt par mammu, bet tā nebūtu tā viegla loma. Un man ir dēls, kuram drīz paliks 4 gadi, un mēs ar viņu jau kopš bērnības, no jaunas bērnības ļoti daudz lasām pasakas, bet tagad kā reiz viņam gadījies periods, ka viņam gribās pasakas dzirdēt visur. Mēs ejam pa ielu, izstāst mamma pasaku, lūdzu, atēl vienu. Braucam rautājums, atkal jāstāst pasaku. Un pirms šī burvīgā notikuma man ar to pasaku stāstīšanu gāja tā kā ceļnieku pasakā. Reiz kāds ceļnieks ir klauvējis pie durvīm un prasījis nakts mājas. Viņš ir ļoti nosauks. Mājniekiem iekšā svinības, un viņiem tāds jautrs prāts, un viņi teica, nu nāc iekšā, bet tev visu nakti būs jāstāst pasakas. Ceļnieks iegāja iekšā, un tik silti, tik patīkam, nemaz negribējās iet prom, bet gulēt arī gribējās. Tad viņš teica, jā, es stāstīšu tās pasakas, bet ar vienu noteikumu. Man nepatīk, ka man pārtrauc, tāpēc līdz ko man pārtrauks, tā es došos gulēt. Nu labi, ceļnieks sāk savus pasaku. Reizes iegāja mežā, biezā mežā, un gāju, un jā, tad es tur satiku, ieraudzīju vienu melnu vārnu, ļoti melnu vārnu, viņš bija augšā, lejā, un tad lidoja, līdz kāds neizturēja un teica, nu, kad tad kaut kas interesants sāksies. Un ceļnieks bija dabūs, ko gribējis, viņš varēja iet gulēt. Pasaka beidzās, bet ziniet, ar manu dēlu šitā neietu cauri. Viņš teiktu, mamīt, es vairāk nevienu jautājumu neteikšu, bet tu izstāsti vēl pasaku. Un tā vēl nebūs pēdējā 5, un tad būs pēdējā. Nu, lūk. Bet patiesībā visas šīs sūdzības, nu, tās ir tādas, par kurām daudz pasmiekos, tīpaši no iepriekšējā stāsta ir daudz citas lielākas problēmas, un es to ļoti labi zinu. Tāpēc es priecājos, ka man bija šāda iespēja arī mācīties stāstīt. Un izpētot materiālu, rakājoties internetā, skatoties, kā stāsta citi stāstnieki, es uzgāju vienu stāstnieci vārdā Džena Bleika, kas ir ļoti burvīga un izcila, un es izstāstīšu kādu viņas stāstu, kas nāk no Rietuma Āfrikas. Reiz dzīvojas kāda sieviete, ļoti vientuļa, viņa bija ciemā nepieņemta, viņas viskarstākais sapnis bija kļūt par māmu. Katru vakaru viņa nometās ceļos un lūdzu Dievu. Man neko citu nevajag, tikai es gribu būt par mammu. Es viņus mīlēšu, es viņus mīlēšu, es nekad viņus nebāšu, neļaušu uz viņiem. Es nekad viņus nepēšu, un es nekad viņiem bāri nedarīšu. Un tā viņi lūdzās katru dienu, līdz Dievu tur augšā, sadzirdēja, ka lejā kaut kāds troksnis. Tā sieviete. Nu jā, mēs viņu neesam sadzirdējuši, mums taču vajag atbildēt viņas lūkšanā. Bet jūs jau zinat, kā ir ar to brīdi, kad jūs vēlaties kaut ko ļoti. Tas piepildās, bet ne gluži tā, kā jūs to esat vēlējušies. Un arī šai sievietei viņai bija lauki, viņa audzēja kabačus. Nākamajā dienā viņa aiziet uz šiem laukiem un skatās lauks pilns ar kabačiem. Lieliem, noaugšiem, viens pats tāds, ka pārplīsis un sula tek laukā. Un domāju, cik es esmu veiksmīgi, cik labi viņi visus sakarāva, aiznes uz mājām. To lielo rasno viņi nolika pie krāsnes, mazos sakrāva pažobelē. Un vakarā viņi tomēr atkal lūdza savu tradicionālo lūkšanu. Paldies, Dievu, ka jūs man tā sveitījāt, es tomēr labāk gribētu būt par māmu. Un no rīta viņi piecēlās, aizgāja apstrādāt savus laukus. Un tad pēkšņi tas lielais pārplīsušais kabacis pārvērtās par puisīti. Ar brūnām acīm viņš bija tāds apaļīgs, bet tā kā viņš bija pārplīsis ķirgs, tad viņam bija nedaudz klika kāja. Viņš aizklipoja līdz pažobelē un nocēla tur savus brālīšus un māsīšus. Un šo puisīti, viņam bija interesants vārds, un sauca Kiteitei. Un visi brālīši un māsiņas teica, Kiteitei, mums ir jāpalīdz mūsu mamītei, mēs iztīrīsim mājiņu, mēs pagatavosim viņai ēst, izmazgāsim visas drēbes, un viņa būs laimīga. Bet vairāk neko citu Kiteitei nevarēja izdarīt. Viņš sēdēja pie krāsnes, urķēja to krāsni, un
un skatījās, kad nāk pie apvāršana mamma, tad viņš teica, ātri, mums ir jātiek atpakaļ. Viņš piekliboja, ātri sacēla visus atpakaļ, nosēdās pie krāsnes, pats pārvērtās atpakaļ pa kabaci. Ienāk sieviete, skatās, kāds ir manā mājā bijis, kāds ir visu iztīrījis, kāds ir pagatavojis ēdienu. Kurš tas varētu būt, jo viņa, kā jau es teicu, ciemā nebija pārāk atzīta. Viņa gāja pie vairākām durvīm prasīja, vai jūs sūtījāt savus bērnus, lai man palīdzētu. Visur atbildi bija noliedzoši. Viņi domāja, ka tas ir jānoskaidro, kas šiverē par viņas māju. Nākamajā rītā viņa pieceļās, izstaipās un skaļi saka, es eju uz dārzu un tur palikšu visu dienu. Bet, protams, jūs jau visi saprotat, viņa noslēpās aiz mājas stūra un gaidīja, kas notiks. Tad viņa sadzīja, Kiteitei nocēl mūs lejā. Kas? Kas ir Kiteitei? Kas tur runā? Viņa iegāja iekšā mājā. Viņa nespēja noticēt savām acīm. Pilna māja ar maziem, skaistiem, brūnaceņiem bērniņiem, visi veseli un viens tāds smaidīgs, nedaudz klips. Mīļš skatās uz viņu, bet mazie bērni bija nedaudz apjukuši un teica, Kiteitei, cel mūs apakaļ pažobelē. Viņa teica, kas te ir Kiteitei? Kāpēc jūs runājat par pažobeli? Tad viņi ieraudzīja, ka pažobeli taču ir tukša. Un viņi prasīja, vai jūs esat kabači no mana lauka? Viņa teica, jā. Un viņi jau mēģināja steigties atpakaļ uz to pažobeli, bet viņi teica, lūdzu, palieciet. Es par jums rūpēšos, es jūs vienmēr mīlēšu. Es nekad jums nedarīšu pāri, es nekad nebāšos, es nekad jūs nepēšu. Viņi apspriedās un teica, jā, mammīt, mēs paliksim. Un tad viņai sāka ritēt aizskatinājuma asaras. Jūs mani nosaucāt par mammu, un visi kopā samīļojās un dzīvoja laimīgi. Bērniņi ļoti mammai palīdzēja, un viņa pavisam drīz kļuva bagātākā sieva visā ciemā. Bet kā jau tas reizēm ar bērniem gadās, ka viņiem gribās paspēlēties, gribās patrokšņot, un kādreiz mamma ir tik nogurusi, ka viņa tomēr neturēja savu solījumu un teica, apklustiet, es nevaru izturēt, ejiet uz stūrī, lai es jūs neredzētu. Bērni tad uz viņu skatījās ar tādām acīm, tu taču solīji. Tad viņa aptvēra, ko viņa ir izdarījusi un teica, piedodiet, es tā tiešām negribēju, es esmu nogurusi, nāciet, samīļosties. Bērni, protams, piedod, jo bērni taču piedod savām mammām, vai ne? Bet tā kā šī sieviete visbagātākā visā ciemā, viņai bija jāorganizē ražas svētki. Beidzot, viņa atkal bija pieņemta un ļoti svarīgi bija labi sevi parādīt šajos svētkos. Mājās notika rosība, gatavojās ēdienu, bērni viens otru uzkosa. Bet Kiteitei sēdēja savā tradicionālajā vietā pie krāsnes un urķēja to. Un tā kā viņam tā kāja bija slima, viņam bija grūti nosēdēt tur pozā, tā kā pusēdi. Un viņš pa laikam to kāju izstiepa. Bet, protams, viņš sēdēja šaurākajā vietā, tur, kur mammai visu laiku bija jāstaigā. Viņa visu laiku teica, Kiteitei pierauj kājas. Labi, mammīt. Atkal viņa iet garām, Kiteitei pierauj taču kājas. Viņš piedod, mammīt, es tā negribēju un pierauj tās kājas atpakaļ. Bet vienā liktenīgā brīdī Kiteitei ļoti iesāpējās tā kāja un uzreiz vajadzēja izstiept. Viņš viņu izstiepa, protams, mamma nāca ar lielo katlu ar sautējumu, gāja, paklupa, viss sautējums izgāzās, mamma iekāpa viņā iekšā, daudz paslidinājās, pati apgāzās, viss bija nosmērējusies ar to sautējumu. Un Kiteitei jau tā negribēja, bet reizēm tas ir diezgan smieklīgi, viņš bišķiņ iesmējās. Bet mammas mēs bija pilnas. Kiteitei, vai es tev neteicu, pieraut tās kājas, kurš tagad savāks šito nekārtību? Kas te tagad notiek? Tad viņa paņēma koku karot un teica, es tev neteicu, pieraut kājas. Kiteitei sāka raudāt un kliegt, atskrēja viņa brālīšu un māsiņas. Skatījās uz mammu, un viņa acīs nebija piedošanas. Teica, Kiteitei, uztev mūs atpakaļ pažobelē. Sieviete vēl neaptvēra, ko viņa bija izdarījusi un teica, kādā pažobelē, ko jūs runājat, mums te jāsatīra. Bet Kiteitei lēnām gāja, cēla savus brālīšus un māsiņas pažobelē, pats notupās pie krāsnes, pārvērtās par lielu resnu kabaci un viņam noritēja liela asara.
Un tikai tad sieviete saprata, ko viņa ir izdarījusi. Viņa nometās uz ceļiem, viņa gauži raudāja, viņa vairs nesaprata, kas ir kas. Viņai gribējās tikai raudāt un raudāt. Un viņa raudāja tik ļoti, ka pat atkal pie Dieva viņa sadzirdēja, paskatījās. Nu jā, tā sieviete. Mēs viņai devām tādu svētību, viņa to iznīkoja. Tā ar tiem cilvēkiem ir ļoti bieži, viņi nesaprot, ko viņi ir saņēmuši. Bet viena dieviete ieteikums, ziniet, mēs nolēmām, ka būsim viņiem tik daudz bērnu tai sievietei. Varbūt viņi ir pelnījusi otro iespēju. Es jums neteikšu vēl, ko teica mans dēls, vai viņi ir pelnījusi vai ne, bet es pajautāšu šeit bērniem, es dot otro iespēju. Jā. Jūs esat ļoti demokrātiski, mans dēls nedod. Bet tie arī nolēma, ka viņi dos otro iespēju. Un sieviete raudot sajūtu, siltu klausu sev uz pleca, pagriezās un teica, Kitētē, vai tu tiešām varēsi man piedot? Un kamēr viņi samīļojās, tikmēr jau mazie brālīši un māsiņas no pažobeles spirinājās un teica, Kitētē, mammī, cel mūs lejā, mums taču ir jāsatīra šī nekārtība. Un viņi visu to izdarīja un kopš tā laika tā sieviete, tad, kad viņai bija šādas situācijas, ka viņai gribējās visu triekt pa gaisu, viņa izgāja ārā no mājas, nomierinājās, pateicās par šo svētību un gāja atpakaļ. Un katra vārda bija iedrošināša, ko viņa teica saviem bērniem, un atbalstoši, un katrs pieskāriens bija samīļojums vai uzspiens iedrošināšu uz pleca. Un tā es gribētu arī, lai visiem cilvēkiem pasaulē būtu, un tāpēc man ļoti gribējās ar šo stāstu dalīties. Un, protams, ka arī latviešu folkloras neaizmirstīšu, un es esmu uzrakājis tādu viltīgu stāstiņu, kā savam dēlam, kurš katru reizi 101. pasaku prasa stāstīt, un kur varbūt es esmu arī nogurusi un gribētu darīt citas lietas, tad es viņam tagad varu pateikt, ka kaut kur meža maliņā aug liels ozols. Tajā ozolā ir liels dobums, dobumā ir maza kastīte. Un tajā kastītē ir 5 speļu astītes. Un cik tās speļu astītes bija garas, tik arī gara bija pasacīja. Paldies!